Izlaiduma bale ir viena no pretrunīgākajiem svētkiem. No vienas puses tie ir priecīgi, jo beidzas skolas laiks, bet no otras puses sākas jauns uztraukuma pilns laiks, kad rīcības kļūst pieaugušas un pieprasa no vakardienas skolnieka lielu atbildību. Tieši tāpēc šajā svētku dienā daudzi jaunieši knapi valda asaras, saprotot, ka šie svētki ir atvedas no bērnības. Vieglāk šo laiku pārdzīvo 9. klašu absolventi. Vairākums no skolēniem plāno turpināt mācības dzimtās skolas sienās, bet ar klases biedriem, kuri veiks citu izvēli, vienmēr ir iespēja turpināt komunicēt ārpus izglītības iestādes. Juzefa Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzijas absolventiem pēc skolas absolvēšanas ir iespēja aizbraukt uz Poliju, kur var iestāties jebkurā augstākās izglītības iestādē, bet saņemot augstāko izglītību, iekārtoties tur darbā. Taču pēc skolas direktores Galinas Smuļko vārdiem šo iespēju izmanto ne visi. Katra izlaiduma bale jebkuras skolas direktoriem un skolotājiem nav vienkāršs pasākums. Tas pieprasa lielu dvēseles spēku, jo nākas šķirties faktiski ar pašu bērniem, kas viņu acu priekšā no mazuļiem tapa par staltiem jauniešiem un jaunietēm, kas stāv uz jaunās dzīves sliekšņa. Saskaņā ar izglītības pārvaldes datiem šajā mācību gadā 9. klases pabeidz 769 izglītojamie, bet 12. klases 559 absolventi. Un šiem gandrīz 600 jauno cilvēku sākas pieaugušo dzīve, un tagad ir atkarīgs tikai no viņiem, kāds šis ceļš būs. Diemžēl ne visi jaunieši paliks dzimtajā pilsētā. Kāds dosies iekarot Latvijas galvaspilsētu, daži aizbrauks vēl tālāk uz ārzemēm, kur plāno mācīties, bet tālāk arī dzīvot un strādāt. Taču par laimi diezgan liels absolventu skaits tomēr grasās palikt Daugavpilī, iestāties mūsu augstākās izglītības iestādēs, bet vēlāk strādāt vietējos uzņēmumos. Taču, lai kur arī viņi dotos, viņiem ir jāatceras, ka mājās viņus gaida ne tikai vecāki, brāļi un māsas, bet arī mīļie skolotāji, ar kuriem vienmēr var dalīties savās bēdās, priekos un saņemt vērtīgu padomu.